Savā darbā kā IT inženieris es bieži logojos iekšā klientu sistēmās, serveros, konfigurēju, analizēju. Nu, tur, protams, ir jāuzmanās, vai ne? Tā ir liela atbildība. Nevar tur pieļaut kļūdas. Nu, un pirms terapijas, kad es biju tāds vēl joprojām perfekcionists un visu kontrolēt, man gribējās, tas man bija ļoti grūti. Jo vienmēr tur, kur bija risks, ka var pieļaut kaut kādu kļūdiņu, es vēlējos visu pārbaudīt 20 reizes pirms kaut ko darīt. Un tas, protams, radīja milzīgu iekšēju saspringumu, trauksmi. Un tas ļoti traucēja eksistēt un vispār darboties, vai ne? Jo miers nebija nekad. Es sev neusticējos. Un tagad pēc terapijas es esmu atradis to iekšējo spēku un ticību sev beidzot, ka es varu uz sevīm paļauties. Un ir ļoti vienkārši teikt, taču tici sev, vai ne? Taču tur beidz, tici sev un tur nedomā, ko citi saka vai kaut ko tam līdzīgu, vai ne? Mēs bieži dzirdam šitādus saukļus, bet tas jau, ka tev tā pasaka nepalīdz, jo tās visas sajūtas tur ir iekšā. Un tāpēc, kad mēs viņus noņemam visus tos blokus nost, tad mēs patiešām varam atklāt savu īsto kodolu, kas atļauj mums pašiem sev sākt beidzot ticēt. Un tad tās bailes no kļūdīšanās un viss tas pēkšņi vairs pat nav faktors.